jāskatās vienā līmenī ar mašīnām, bet tas viss viena vieta, kaut lai sēdvietu 5 lātu maksā. Un, ja grib 1000 sēdvietas, tas 5000 lātu tikai sēdvietas. Tad vajag vienkārši labu sponsoru, nezinu, parekomendēs aiziešu uz Latvijas gāzi vai kaut kur. Tad, principā, tas ir tāds nereāls sapnis, bet, ja gribam, varam arī sākt pēc tādām trīnēm, bet, Mums līgums ir pie prokuratūras. Es mēģinātu, vai ne? Latvijas kongresa pilsot mierīgi salikt tribīnas cilvēkiem skatīties. Mierīgi salikt nav tas. Parasti policis, kur stāv pie prokuratūras, skatās sporta kantēnā masīvi, kas tur tagad notiek. Tā, ja drīkst turpināt? Vai vēl kaut par šo tēmu? Labi, tālāk izmaiņa, kas attiecas uz pro klasi šajā gadā, ir nolikumā iestrādātā prasība, ka uz šo gadu joprojām attiecas tas, kas bija pagājušajā gadā, tātad homologācijas termiņš drošības aprīkojumam, tā skaitā kombinezoniem, ķiberēm, beņķiem un siksnām nedrīkst būt vecāks par 2000 gadu. Taču no 2012. gada saistībā ar to, ka FIA kā tāda visās citās valstīs, tā skaitā arī driftā, pieprasīs no 2012. gada pro klasei esošu un derīgu homologāciju šim visam drošības aprīkojumam. Tā kā ņemam to vērā, ka šī gadā vēl braucam kā rekomendāciju, bet nākamajā sezonā 2012. būs jau šī vajadzīga kā obligāti. Pro klasē. Nē, tātad iet runa par drošības aprīkojumu. Beņķi, siksnas, kombinezoni, tātad viss apģērbs, ķivere, un ķiveres nedrīkstēs būt arī britu standarti no 2012. gada. Tātad ķiverēm jebkurā gadījumā jābūt ir ar marķējumu, bet no 2012. gada viņām būs jābūt ar derīgu homologāciju un nedrīkstēs būt britu standarts. Tāpēc, ka FIA ir pieņēmis lēmumu. FIA standartā ir arī. Tātad tiem, kas varbūt jūg šīs 3 lietas, ir tāda lieta, kā ir atsevišķi standarti. Briti ir izstrādājuši savus standartus, un FIA homologācija ir tātad uz kaut kādām citām ražotajām precēm. Bet, ja līdz šim ir bijušas pieļauts Britu standarts, kas arī skaitās, ka viņš ir labs un atbilstošs un drošs, tad no 2012. gada viņš vairs nav atzīts. Es nezinu, kas tās ir par iekšējām lietām, bet es zinu, ka FIA to vairs neatļauj. Līdz ar to viss Britu standartam būs pārējie pret jaunu ķiveri pērkām FIA homologāciju un drošības pārējo aplīkumu. Tātad sezonas starti numuri. Jā? Piemēram, lietuviešiem viņam nav tā homologācija obligāta, un jūs pateicat, ka viņi var, tā teikt, pieņemt dalību mūsu kausā un ieņemt punktus. Tur ir viena baigā nianses, lietuvieši nestrādā vispār ar federāciju. Un kā tā viņi var piedalīties? Tā normāli jautājumi, vajadzētu kaut kā rast atbildi. Godīgi sakot, pagaidām nav tādas atbildes. Ja viņš atbrauks, viņam pateiks, viņš nevar braukt. Viņi būs informēti par mūsu prasībām jebkurā gadījumā. Tad viņi nebrauks. Viņi ko baigi pagājuši brauca? Nē, tā pašā laikā dabūt uz Baltkrievijā, piemēram, daži saprot, viņiem tur interesēs Baltkrievija. Kā Baltkrievijā noteikumi? Baltkrieviem arī nav obligāti tās vajadzīga. Gan FXOPam, gan arī citiem. Nākamgad mums arī vēl nav. Mums jau vēl nākamgad ir kārtībā, viss ir arī nākamgad. Bet mēs jau reāli mainīt nevarēsim. Kurš tad parakstīsies nākošgad? Ja šogad tagad neuzstājas normāli, tad nākošgad kurš tad parakstīsies? Nu, tāpēc tā lieta ir tāda, ka tajos noteikumos tas ir iestrādās, lai jūs zinātu jau uz nākotnē. Nu, Raimāns saka, ot tagad nākotnē darīsim. Kur tad nākotnē tagad mēs 40 cilvēku savāksim parakstu, lai nomainītu to 5-10 punktu? Nē, viņš jau uz gadu pagaidām. Nu jā, ka par to iet runa, bet augšā nolikumā rakstīsim, kad var mainīt tikai ar cilvēku parakstu. Jā. Tas ir secināts. Šie noteikumi tikai 2011. Jā, nu, principā ir jādomā, jo vajag tos lietuvieši dabūt konkurences dēļ, otrkārt vairāk braucēju, vairāk skatītāju un tā tālāk.
Jā, bet saprot, viņi ir konkrēti čaļi tādi, ka viņi pateikuši, mēs for fun braucam. Nu, viņi nav bišķiņi no sporta, tā kā mācī. Jā, viņi nebrauc. Viņi katrā ziņā necērs, ka vārīgi. Katrā ziņā katrs sacensības tiesnes arī pieņem lēmumu atsevišķi. Bet viņus vajag tad paminēt, ieprost pie mums. Nē, viņi noteikti ir informēti par to, kāds mums noteikti. Celtnieku kastam. Viņi šeit nebrauc. Arī īstenībā katrs braucējs uzņemās atbildības par kaut kādu savu ekipēju. Ejot, pieņemsim, oficiālajās sacensībās arī tātad autošosejā tehnisko komisiju, viņš var atnākt jebkurā brīdī arī ar savu, ar draugu ģiveri. Nav teikts, ka pārbauda tiek arī veikta pēc tam. Nē, tur ir rakstīts, ka principā jebkurā brīdī tiek To var izdarīt jebkurā brīdī, bet kā tas notiek dabā, pagaidām tas nav. Tīs tā, ka tiek kontrolēts arī pēc tam. Jo es zinu kaut kāds gadījums. Tieši tā. Kad aizņemās draugu ģiverīs komunikācija ir, bet pēc tam tas ir kā nav rekomendāts. Var jau redzēt, kāds jau viņš vēl. Es jau nezinu. Tas ir nav pie tehniski. Aizvat pie Kasparas, piemēram, pārvaldi. Katrā ziņā tajā brīdī, kad tiek veikta pārbaudas, viņam ir bijis un atkal apliecina tehniskais komisārs, un ja viņš pēc tam kaut kādā veidā kādā, viņš pārkāp kodeks, līdz ar to tā ir viņas braucēja atbildība. Gan jau uz ielas, gan braucēja, gan mājās. Vai tālāk? Starta numuri dalībniekiem pro klasē tiek piešķirti pēc iepriekšējās sezonas gada kopvērtējuma. Ja kāds dalībnieks no pro klases nestartē, tad viņa vieta vai numurs paliek brīvs. Pārējie dalībnieki, kas pievienojās no jauna pro klasē, dabūja jaunus numurus reģistrācijas secībā. Tas ir sacensībās, bet, protams, ja viņš to numuru vienreiz ir paņēmis, pēc tam šis numurs ir tā kā aizņemts. Nav tā, ka jūs tur katru sacensību būs cits numurs. Nu, teiksim, var tos numurus rezervēt kaut kā. Tā ir atpazīstamība priekš sportistā. Jā. Var. Es domāju, ka noteikti tur pie lindiņas vajag vienkārši pieteikt plāno braukt un tad viņi pastāst, kas ir, cik ir bijuši dalībnieki pro klasē, kam pienākās numuru, pēc tam nākamajam jau var dabūt. Es domāju, ka nav problēma dalījuši to. To es izbanots no pro klases. Tā, kas ir tālāk ar izmaiņām. Dokumentu pārbaudēt, ja viss ir tāpatās, tādā pieteikumā, tad te ir iezīmēts drusciņā ar goldā visu to, kas varbūt ir iezīmējies šogad vairāk pozitīvā gaisotnē. Es ceru, ka ne pro klasē vairāk tas attiecās droši vien šeit, bet jebkurā gadījumā tātad parakstot pieteikumu, lūdzu visi atcerieties to, ka jūs uzņematies pilnu atbildību par to, kas notiek ar jums, jūs mehāniķiem, jūs atbalstītājiem, servis parkā. Tāpatās jūs uzņematies atbildību, ka jūs esat iepazinušies ar šo te nolikumu, ka jūs zināt to visu. Un lai nav mums muļķīgi starpgadīgi trasē vai atskatās. Tālāk, kvalifikācijas braucienos, tur ir principā viss tas pats, kas bija pagājuši, bet par vērtēšanu vairāk pēc tam pastāstīsies. Vēl viena lieta, ko es esmu ielikusi, kas nebija ielikta kopējā gada nolikumā, bet bija posma nolikumās pagājuši gadu, bija šis te. Riepas stildīšana uz vietas stingri aizliegta. Šogad pēc vairākiem posmiem biķernieki šobrīd izskatās diezgan nožēlojami, jo tajā vietā, kur tika laisti gan strīti, gan pro klase, tur ir reāls bedres trasē. Tas nav tas, kādā veidā mēs gribam pēc sacensībām atstāt trasi. Trases apsaimniekotāji ir reāls bedres. Tātad sildot riepas, kustība ir obligāti uz priekšu. Viss. Komanda ieskaita, jā, tātad arī viss tas pats paliek. Vienīgais, kas ir izmainīts un atrunāts šogad vairāk, tātad
komandu rezultāts pēc pēdējām sacensībām, ja nu gadījumā ir vienāds, augstāka vieta tiek piešķirta tai komandai, kurai ir augstāks rezultāts pēdējā sezonas sacensībā. Un, ja čempionātam pieteikušās 3 komandas, tad gada kopvērtējumā tiek apbalvota 1. vieta, ja 5 un vairāk, tad pirmās 3 vietas kopvērtējumā. Tātad katrās sacensībās atsevišķi komandas netiek apbalvotas, bet tiek apbalvotas gada kopvērtējuma priekšā. Gribēju uzjautāt, kas varētu motivēt vairāk pieteikt komandas? Nē, no sponsori, teiksim, sponsorēs komandu, nevis dalībnieku. Pilnīgi Nē, noteikti. tas skaidrs, nē, bet vienkārši pieredze rāda, ka mums vajag maz tāds... Kā? Gada balva, kāpēc šī tur var virdāt? Nē, es vienkārši uz ko vēl, varbūt vienkārši to komandas licences maksu var samazināt. Cik tur bija? 3, kā pagājuši, bija 5. Tas jau arī normāls situācija. Maksa? Nē, tā nav tikai kausa deva maksa, nevajag maitīs, bet tas tituls. Tas ir paprast uz maksu un ieskās taču vienu komandu. Tad reāli tas maksā 50 komandu pieteikt. Kāpēc? 25 pagājuši, ne? 25? Mums bija 5. Ko? Nē, obligāti. Īstenībā, tāpēc tā komanda ieskaita jau ir arī tas, kaut kāda maza mākseņa būs. No 5 lapšiem daudz kā strīdā tiek. 5 liekam, viens. Vēl bija visi. Desmitnieks no komandas pro klase. Labs.